Mans vārds ir Daiga Livčāne. Es esmu producēšanas programmas vadītāja Latvijas Kultūras akadēmijas audiovizuālās mākslas katedrā, jebšu Nacionālajā kinoskolā. Ne, filmu skolā. Viss sākam no sākuma. Man tikko bija lekcija pie pirmā kursa, un viņi man prasīja, es viņiem prasīju, ja man būtu kaut kā jāpastāst par sevi, kas man būtu jāsaka, un viņi teica, ka es esmu forša, bet citi saka, ka es esmu stingra. Tas, ko es daru, es praktiski darbojos kino ražošanā, esmu darbojusies arī teātrī, un Latvijas Kultūras akadēmijas audiovizuālās mākslas katedrā vādu producēšanas programmu un arī mācu praktisko pusi, kas ir jādara, lai uztaisītu kino un citus audiovizuālos darbus. Raksturojiet studijas savā programmā. Es varētu teikt, ka kino ir kolektīvā māksla, un tas, ko mēs mācam producentiem, ir tas, kā šo te kolektīvu vienot kopējam mērķim un kā tikt galā ar visiem mākslinieciskajiem un praktiskajiem izaicinājumiem, lai no idejas taptu filma. Projektu vadība, komandas vadība un redzēt gan detaļas, gan projektu kopumā. Un galvenais redzēt ne tikai, kas ir tas, ko mēs taisam, bet kādēļ mēs to taisam un kur to tālāk likt. Ja mēs runājam par programmas mērķauditoriju, ko mēs gribētu sagaidīt pie sevis kā potenciālos studentus, drīzāk es teiktu manus nākotnes kolēģus, ir cilvēki, kas mīl kino, kam ir strukturēta domāšana, kam patīk organizēt lietas, kam patīk uzņemties atbildību un kas ir gatavi ne tikai apgūt teorētiski, bet jau var teikt no pirmā mācību gada iesaistīties praktiski gan kino veidošanā, gan arī šajā integrēšanās procesā kino industrijā, jo jau studiju laikā tie, kas studē pie mums, viņi kļūst par daļu no kino veidotājiem. Kādi ir iestāju pārbaudījumi un kā tiem sagatavoties? Iestāju pārbaudījumi ir 3 kārtās. Pirmajai kārtai ir jāiesniedz motivācijas vēstule, savu iepriekšējo darbu portfolio, kā arī kādas filmas analīzi no producēšanas viedokļa. 2. un 3. kārta ir klātienē, 2. kārta ir vairāk saistīta ar kāda audiovizuālā darba izveidi un vairāku aspektu analīzi, un 3. kārta ir pārunas. Es mudinātu stāties tos, kas ir gan tikko beiguši skolu, gan arī īpaši tos, kam jau ir kāda pieredze nozarē vai arī dzīves pieredze. Programmas absolventi, ja viņi vēlas turpināt darbu vai saistīt savu karjeru ar kino, strādā kino, vai arī darbojās citos ar audiovizuālo mākslu, teātri un, teiksim tā, kultūras nozari saistītos projektos, kā arī organizācijās. Jā. Jo kino nav darbs, kino ir dzīvesveids. Tas ir burvīgs, aizraujošs, bet viņu nevar apvienot ar kaut ko citu. Un tas ir tas, ko es gribu teikt potenciālajiem studentiem. Jums ir jāmīl kino. Jums ir jāgrib būt daļai no šī te kino izveides procesa. Jums ir jāskatās filmas, jums ir jālasa par filmām. Kādēļ izvēlēties studijas Latvijas Kultūras akadēmijā starp visām pārējām augstskolām? Pirmkārt, es teiktu tādēļ, ka pie mums ir ļoti draudzīga, pieņemoša un pat personalizētā attieksmē pret studentiem, kuri studiju laikā kļūst par mūsu kolēģiem, un mācības nav šaura specializēšanās vienā jomā, bet dod plašāku ieskatu par kultūru kā tādu gan Latvijā, gan pasaulē, un dod kopējo kontekstu. Tā kā tie, kuri mīl kino vai grib iemīlēt kino, tiem ir pie mums jānāk, bet tas būs dzīvesveids visu šo 3 gadu garumā.